palaid to suni vaļā. Man liekas, ļoti piemērots nosaukums Jāņa laikā. Varbūt nav labākais, bet man liekas, ka tas būs pietiekami skaidri, lai tu saprastu, ka tu sevi esi pārāk ilgu laiku ielaminējusi vienās robežās. Vienos rāmīšos, kuros nevis tev ir ērti, tev ir komforti, bet īstenībā tu pat neiztēlojies, uz ko gan vairāk tu esi spējīga. Vēl viens salīdzinājums ir par to, ka mums katram ir dots zobens. Zobens, kuru kāds nolemj nepacelt, kāds nolemj nemaz neparādīt, bet kāds nolemj viņu pacelt. Jo tad, kad tu pacel savu zobenu, tu saproti, uz ko gan viņš ir spējīgs. Kamēr es no rīta sportoju, es saņēmu vienu aha momentu. Mani pārņēma nemieris sirdī, atkal bailes, bažas. Man liekas, es pārāk bieži jums par to saku, bet tā ir realitāte un daļa no manas dzīves. Un es sapratu, ka ja cilvēks ir tas, kurš var man atņemt mieru, tas nozīmē, viņš ir tas, kurš man arī viņu var dot. Tad kurš ir spēles noteicējs? Ja tu savu cerību liec uz cilvēku, un ja viņš ir tas, kurš ir varējis tevi izsist ārā no sliedēm, tas nozīmē, kad viņš tev to ir devis. Tu saproti, ko es tev vēlos pateikt? Un cik ilgi tu plāno dzīvot šajos pakāpienos, kur kāds cits ir noteicējis par to, kā tu jutīsies, vai tu pārvarēsi šo, vai tu iesi tālāk, jo tu no cilvēka smelies. Kā jums liekas, cik bieži man ir bijušas bailes pieņemt pirmo darbinieku darbā? Nereāls. Cik man ir bijušas bailīgi atlaist kādu cilvēku? Jā. Un es saprotu, ka ja tas zog manu mieru, tas nozīmē, ka viņš ir tas, kurš kontrolē manu labsajūtu, kurš kontrolē manu nākamo rīcību, un ja vēl šī pieredze kaut vai tavās iepriekšējās attiecībās nav bijusi īpaši laba, viņa tev vilksies visu dzīvi, un varbūt tu pat padomās, ka nekas labāks tavā dzīvē nevar ienākt. Tas, kurš dod, tas var arī atņemt, bet tu to vari mainīt. Zini, man ļoti bieži ir tās bailes par to, ka es netikšu galā, un kad jo tālāk, jo trakāk. Un zini, jo tev vairāk tiek dots, jo varbūt tev pat ir lielākas bailes to nevis pazaudēt, bet vienkārši nenoturēt. Vai tu esi redzējis daudzus cilvēka panākumus, kuri pakāpjās, tu viņus redzi, tu viņus dzirdi, viņi ir pikā, un tu paiet laiks, un tu par viņiem vairāk neko nedzirdi. Viņi kaut kur ir pazuduši, un nekas nenotiek viņu dzīvē. Es atceros, kā es runāju ar vienu no aktieriem, kuriem ir aktieris, kurš filmējās Ugunsgrēkā. Man bija ar viņu video filmēšanās, un viņš bija vīrietis gados, jūs visi viņu ļoti labi zinat. Un mēs sēdējām ar viņu kinozālē, un es viņam jautāju, kas tev visu dzīvi dzina uz priekšu? Kāpēc tev vienmēr gribējās būt par aktieri, ieņemt labākās lomas? Kāpēc tu nekad neatteici? Un kāpēc tagad pat cienījamos savos gados, ka tev ir tiešām jau pensija, un tu varētu nedarīt to? Cik daudziem projektiem tu esi teicis jā, un varbūt pat pats meklēs iespēju stāvēt uz skatuves un ieņemt labākās lomas. Un viņš teica, man vienmēr dzinušas bailes būt vairāk nepieprasīts. Jo jauni censoņi ienāk, un arī tendences mainās, bet tās bailes, ka tikko tu esi bijis uz skatuves un tu esi bijis labākais Latvijā vai ieņēmis labāko amatu, un viņš bija komiķis, un tagad tu varbūt nebūsi nevienam vajadzīgs. Un tikpat ātri tu noslīdēs lejā. Un es ļoti labi saprotu, par ko viņš runāja. Zini,
Man patīk attiecības ar Dievu, jo tas ir kā ar treneri. Kas ir labs treneris? Labs treneris ir tas, kurš tev spiedīs likt vēl. Jo tas muskulis aug tikai tad, kad viņam dod lielāku slodzi. Bet labs treneris nekad neatstās tevi novārtā un neliks tev darīt vienam pašam. Es atceros, kā mēs bijām tikko Saldu un Nauris spieda, nezinu, kā viņu sauc, bet viņš spieda un kurš vairāk tā kā uztaisīs šos stieņa pacelšanas momentus, nezinu, kā viņu sauc, bet pie 50. reizes aizmugurē stāvēja Edijs un viņš visu laiku sargāja to stieni. Un viņš teica, tu varēsi spied vēl 5, tu to izspiedīsi, vēl davai 7, es redzu, tev ir spēks. Bet viņš jau neatstāja viņu vienu pašu spiest, pareizi. Viņš visu laiku centās to stieni, ja nu kas es grābu, ja nu kas es turu, bet tu vari. Un viņš ar saviem vārdiem viņam parādīja, ka tavas robežas, kuras tu esi sev nolicis, ir super par mazu, super par šauru, un tikai spiežot, un tev sāpēs, un pēc tam būs grūti. Bet tas nemaina faktu, ka tu izspiedīsi, un es redzu, ka tavās rokās vēl ir spēks. Bet es esmu labs treneris, un es viņu nosargāšu, un ja viņš kritīs, es viņu grābšu. Un tev nav jābaidās, un tas stienis neuzkritīs tev virsū. Tās ir attiecības ar Dievu, un tā ir tā izaugsme, ko viņš ir sagatavojis tev, tavā dzīvē. Un mani cik bieži ir likušas važās tās robežas, kuras esmu sevi ielaminējusi, iegravējusi, manuprāt, pateikdama, ka es vēlreiz to neizturēšu. Es vēlreiz tam neiziešu cauri. Es negribu tam vairāk iet cauri. Un, zini, ir lietas, kuras biznesā, uzņēmējdarbībā, tavā izaugsmē, tavās attiecībās, lai cik ļoti tu nemīlētu savu darbu, savu aicinājumu un jebko, ar ko tu nodarbojies, vienmēr būs lietas, kas tev nepatiks. Bet viņas būs jādara. Jo nezinu, kāpēc ir radusies tāda ilūzija, ka, ja tu esi savā sapņu darbā, vai ja tu esi, tu dari vienkārši to savu sirds lietu, tad visam ir jāpatīk. Visam ir jābūt kas mērētam. Tev nosaukt, cik lietas darbā man nepatīk, kas man ir jādara. Es ciest nevaru, ja es redzu, ka kolēģis nestrādā. Ja viņam no dzīves neko vairāk nevajag, kā atnākt tikai un nostrādāt savus darba stundas. Bet vai es to kādreiz spēšu aizmukt no tā? Nē. Es nevaru nemitīgi koncentrēties uz to. Agri vai vēl tik un tā, ar šādu cilvēku vērtībām mums ātri vien nesaies vienkārši. Bet agrāk es uz to liku tik lielu uzsvaru. Man likās, man gribējās visu pasauli izmainīt. Man gribējās savu domu gājienu katrā cilvēkā ielikt, un es sapratu, Danu nafig, tu pati to negribi. Ko es tev plīšos virsū? Man joprojām ļoti nepatīk nevis runāt par algām grūti, bet cilvēkam skaidrot vai mācīt par to, ka ir alga, kas ir jānopelna. Ir stundas likme, kas nāk ar laiku. Ir ambīcijas, kuras ir jāizskolo. Tu nevari gribēt 15 eiro stundā par to, ka tu esi tikko iestartējusi kā jaunais iesācējs, kā jaunais censonis. Bez pieredzes vēl pie tām. Es saprotu, tas ir tāds virspusējs, bet... Un jā, man joprojām nepatīk darīt, bet tas nebaina faktu, ka tas būs jādara. Nauris joprojām saka, bāc, es tagad paliku bez viena kolēģa. Bija tāda dīvaina situācija. Un viņš saka, bāc, jau tik ilgus gadus esmu uzņēmējdarbībā, un es joprojām skraidu un apmācu jaunās censonis. Es saku, jā, Nauri, ir lietas, kuras vienkārši tev ir jāiemīl. Un pat ja tu neiemīlēsi, that's fine. Tāda ir dzīve. Man joprojām nepatīk mazgāt traukus. Vai Jasonam teikt, mācamies dupes noslaucīt pašiem. Forši piemēri man ir, vai ne? Man ļoti arī patikās tā sajūta, kad īstenībā, kad es atdzirdēju šo vārdu no Dieva, man bija tāda sajūta, ka, zini, par suni. Kāpēc es nosaucu šo par suni? Jo
Iedomājies, ka tev ir suns, kur tu esi vienkārši piesprādzējis sev blakus. Tā ir lieta, kurai tu esi varbūt ļoti pieķērusies, lieta, kas tev ļoti patīkot, ļoti mīli. Un tu saproti, ka kamēr viņa tev ir pavadāta, tev ir drošības sajūta. Bet tas, ka tev nemitīgi suns ir pie kājas, tas arī nav vērti pareizi. Tu vienmēr negribēsi, ne tu lidot varēsi ar šo suni pie kājas, ne varbūt no lidmašīnas izlekt ārā. Tu pat neiedomājies tādu iespēju, jo tev visu laiku suns ir pie kājas, man mamītē tā ir. Viņš nekur nevar aiziet, viņa pat pačurāt nevar aiziet, viņai suns visu laiku nāk līdzās. Un kādā brīdī tas pieriebjās. Un tad uzdod sev jautājumu, jāpalaiž varbūt tā ķēde vaļā, bet mīziens nereāls. Ja tas suns aizmuks, ja viņš izskries uz ceļa, ja nu viņš neatnāks atpakaļ, viņš taču ir glups. Neesmu vēl iemācījis, kāds ir staigāt bez pavada. Arī tāda iespēja var būt. Bet zini, kamēr tu nepalaidīsi to suni vaļā, tu nesapratīsi, uz ko viņš ir spējīgs. Un tu pat nesapratīsi, ko viņam mācīt. Jo tu esi ielicis viņu tādā robežiņā, tādā kastītē, cik garš ir pavadiņš. Bet ar to ir pietiekami gana. Un varbūt ir bijis periods, ar ko ir bijis pietiekami gana, lai tu spērtu šo next step. Beigtu baidīties, beigtu sevi vainot pie tā, ka tu pie kaut kam neesi radīta, uz kaut ko tu neesi spējīga, tu atkal nevarēsi tam tikt pāri. Ir ļoti daudz talanti, kas nav manis aicināti, kuri man nepadodās, bet varbūt ir laiks sākt mācīties to. Ir vieglāk novelt vainu uz to, kā tev iepriekš nav bijis. Man te muša kaut kāda lido garām visērā. Vasaras laiks sācies, mušķērās jau no parka. Zini, ir jābūt nedaudz pārliecinātākai par sevi. Nevis, vai es varētu, lūdzu, mēs varētu kādu projektu izdomāt. Nē, tu pienāc un pasaki. Es tagad sev to saku. Mēs taisam projektu, vai nu pirmdienā, vai nu sestdienā, izdomājam, kas būs labākais laiks. Vai es varētu tevi uzaicināt uz randiņu? Vai tu piekristu? Nē, tu atnāc un pasaki, es gribētu aiziet ar tevi uz randiņu. Es tev piedāvāju trešdienā vai ceturtdienā. Man ir viens restorāns. Man liekas, ka tev varētu patikties. Paldies, nesaki. Esi drosmīgāk. Es īstenībā domāju, ka pat, ja es nebūtu precēta, vai ja es tagad plānotu tikai precēties, es noteikti būtu nedaudz pārliecinātāk par sevi, un es arī atļautos uzaicināt kādreiz, kā saka, savu topošo vīru uz randiņu. Un sagrāk tāda bija meitenes. Jā. Kāpēc džekiem visi tikai jādara? Mēs esam pieraduši, ka tikai vīrieši mums skraida pakaļ, jo tas tā ir teikts. Esi drosmīgāk. Ja tev arī gribās, saorganizē kaut ko. Izrāda savu iniciatīvu. Arī uz visām pārējām lietām. Jo zini, šis liek un piespiež attiecībās ar Dievu nolikt savu ego malā, nolikt savu varu, savu pieredzi, savu vadītāju, savas spējas, visas un pateikt Dievs, es uzticos tev. Kā tu vari zināt, uz ko tavs zobens ir spējīgs, ja tu viņu nepacel? Un var likties, ka šis zobens, kas tev ir rokā, tavs talants, tava lieta, ir pārāk maziņš, bet tu pat neesi pamēģinājis. Jo es ticu, ka Dievs tev ir devis pietiekami lielu zobenu, lai tu stātos pretī ikvienām savām bailēm un ikvienai robežai. Mērķē savu zobenu uz to robežu, ko tu esi sev nolikusi kā neiespējamu. Un tu redzēsi, uz ko vairāk Dievs ir spējīgs tavā dzīvē. Uz veselību. Ļoti dzīves podcasts. Jo, zini, arī es baidījos kļūt pirmoreiz par mammu. Arī es baidījos pirmoreiz kļūt par sievu. Un pateikt šim lēmumam jā. Bet ja es to nebūtu izdarījis, es nekad nebūtu zinājis, kāds ir. Es atceros, ka es pirmoreiz pateicu, ka jā, es vadīšu meitenes. Jā, es būšu negluži tā kā uzņēmēja, nē, bet jā, man būs pirmais darbinieks. Un es apsolos viņu vadīt. Un uzņemties atbildību par viņu. Bet ja es to nebūtu izdarījis, nekad nebūtu zinājis, uz ko esmu īstenībā spējīga. Es
Es palaidu to suni vaļā. Un paskatījos, ka neaizmuka. Zini, reizēm ir feini atgādināt tās lietas, cik tu īstenībā tālu esi tikusi. Un kad īstenībā tev vairs nav opcijas un iespējas apstāties. Jo, man liekas, ka jo tālāk, jo trakāk. Jo tālāk, jo sāpīgāk, jo dziļāk, jo grūtāk. Bet es tagad atskatos atpakaļ un domāju, cik daudz dažādiem suņiem Dievs man ir izvedis cauri. Un zini, kamēr tu esi maziņš, tev varbūt arī ir tāds maziņš kucēns, kas ne uz ko nav spējīgs. Bet, ja to tālāk ej, pat ja tu šo kucēnu mazo palaidīsi, viņš aizmuks un neatnāks atpakaļ. Nākamo sunu tu sev paņemsi jau krietni stiprāku, pareizi, jau lielāku. Tev vajadzīgs ir labs sargs suns, un tu zini, kā tu viņu mācīsi, tu zini, kā tu viņu dresēsi, tu zini, kas tev būs nepieciešams, un tad, ja pat tas aizmuks un neklausīs, ok, tagad nākamajā reizē mēs mācīsimies ar treneri. Un tu sevi slīpēsi tik tālu, līdz tu kļūsi par labāko suņu mammu. Saproti mani pareizi. Šis ir viens no spilgtākajiem piemēriem, kas man palīdz. Nāk mans lielākais čempions. Nāču mīļukiņ. Stāties pretī ikvienam izaicinājumam, nebaidīties no tā. Jo arī man bija... Tu gribi? Tūlīt mamīti pabeigsim, mēs iesim. Es atceros, kā es baidījos piedzemdēt Jasonu. Kā es baidījos, es to nevarēju izteikt vārdiem. Un es nezināju, ko es parakstos. Un man bija sajūta, ka es pazaudēšu pilnībā visu. Bet tagad tā ir man dzīves lielākā svētība. Un Dievs man parādīja, ka, hei, ar to mazumiņu, kas tev ir, tev būs pilnībā gana, un tu spēsi tikt galā ar visu, un es apsolos tev būt šis treneris, kas tev tur to, kā saka, lielo svaru, un ķers un grābs tajā brīdī, kad tu kritīsi, bet viņš zina, ka tu vari vēl, tu vari izspiest vēl, tev ir vēl vairāk jaudas, tu esi vēl spēcīgāka. Un tu tiksi ar to galā. Es gribu lūgt tagad kopā ar tevi. Debes Tēvs, kungs, es tev pasakos par to vārdu, ko tu man dod sadzirdēt šodien. Paldies, ka tu man dod spēku stāties pretī bailēm un pat varbūt trīcošām rokām par visu to, ko tu esi ielicis manā sirdī un ko esmu spējīga darīt. Palīdz man augt un audzēt apkārt sev spēcīgus cilvēkus. Būt kā piemērs, būt kā spēcīgs atbalsts, kā izcilākā mamma, izcilākā sieva, vadītāja, kolēģe, kas nebaidās no izaicinājumiem, kas spēj stāties pretī visam, ar ko man ir jātiek galā. Un nebaidīties, bet būt par piemēru par to, kā stāvēt pretī. Debes Tēvs, es zinu, ka tu esi mans labākais treneris, un tu nekad neiedos man to, ko es nespēšu pavilkt. Jēzus Kristus vārdā. Es jūtos tik spēcīgi daloties ar šo, jo tieši šo es esmu piedzīvojis šodienā. Un šo jums pastāstot, es jūtu, kā manī ienāk spēks. Ja tu esi kaut no viena podkāsta saņēmusi kādu vienu vērtību, kas joprojām sēž tavā prātā, kas ir palīdzējis tev uzvarēt kādu no izaicinājumiem, es būšu ļoti pateicīga, ja tu man to uzrakstīsi privāti Instagramā. Jā, es būšu ļoti pateicīga. Un ja ir kāds no video, kas tev ir ļoti uzrunājis, tad noteikti šēro un sūti to savām draudzenēm, savām mammai, vīram, draugam, kuram tas arī varētu būt par svētību. Un tiekamies jau nākamajā raidījumā. Jā, podkāstā.